ziemeļbrīdi netrāpi, kas uz jumta palicis. Tā ir sinhronizācija. Jā. No šī punkta mēs atsākam skaņas un video sinhronizāciju. Bet bieži tev lasa no, paņem tā telefonu, ChatGPT, iedomājies, ka tu esi bērns uz beņķīša 5 gadi, puika, gribi noskatīt Ziemassvētku vecītiem dzejoli vai pantiņu par Ziemassvētkiem, un viņš atver telefonu, un tad lasa tev vecīt. Zini, kā ar tiem dzejolīšiem ir? Nu. Jo lielāks tas bērns, jo viņš mazāk tos zejoļus zina, un tie lielie, tie jau skatās telefonos. Mazie tie jau atcerās zejoļus. Tie zina, jā? Jo. Bet, zin kā, gada laikā tomēr tas viss tikā straujāk attīstās. Kā būs šogad? Kā bija šogad? Nezinu, ko cilvēki izmantos, to mēs varēsim pateikt. Aha, skaidrs. Tur ir telefons rullē, planšete rullē. Kāds, nezinu, stacionāro datoru izmanto? To laikam neesam redzējuši. Nē. Bet telefonā, jā, un tad pārsūta viens otram. Un citreiz gadās arī. Parasti suflieri. Ir arī, jā. Un tieši lieliem suflē, jā? Protams, mazie jau paši atcerās. Ko neatcerās, to piedomā klāt. Bet iedomājies, ka tu gaidi no tā bērna to dzejolīti, un tu dzirdi, ka viņš noskaita visu tālo staurētāju. Tālo staurētāju. Mums arī tā bijis. Un tu saproti, ka tas dzejolīs tās ir pagarš. Kādus vispār pantiņus skaita par kādām tematikām? Tiešām viss tikai par Ziemassvētkiem, vai tur ir arī kaut kāds, nezinu, izvilkums no Grega dienas grāmatas vai alfabēta? Proza, jā. Klaus Elsbergs. Jā, bet ir dažādi. Tas viens, kas mūs abus divus nošokēja, bija Tālavas taurētājs, kas tiešām bērniņš, cik viņam, es neatceros, cik gada. Nē, tik maziņš, bišķi mazāks bija. Jā, un tad tu saproti, ka šeit mums ievilksies dāvanu dalīšana, jā, jo viņš tā kā neapstājas pie tā pirmā pantiņa. Bet ir arī tādi... Tu skaiti, tu esi pabaudījuši, kas man tad TikTokā tagad. Jā, samaksā. Jā, LMT Kaut gan kādi rēķini salavēcim varbūt pareizi. Tad mums ir arī tāds bijis gadījums, kur jāņem nost mikrofonu reiz. Vienā pasākumā bērniņš atnāk. Publiskā pasākumā pie mikrofona, jā, visa zāle. Vadot mikrofonu, un viņš sāk skaitīt. Un tu saproti, ka tur aiziet dzejolīts ar pīvārdiņiem. Ar tādiem. Ok, labi, jā. Ar komatiem, interpunkciju. Jā, lielām pieturzīmēm. Tad, protams, tika konfiscēts mikrofons un ātri iedota dāvanī. Ok, tad tāda izjāna situācija. Jā. Bet, zin kā, ir forši tas, ka Ziemassvētku vecītis, viņam ir tāda bišķiņa kā vecs, jā, pakurlāks drusku. Tad nedzird tos dažus F-vārdus. Jā, nedzird. Un tad viņš vienkārši skatās no manas, kā sniegbaltīgas palīdzes reakcijas, un tad saprot, ka kaut kas nav labi. Jo sniegbaltītie lielākas acis, jo ātrāk dzējolis beidzās, ja? Tad saprot, ka tad lielas acis tā ātri ir beigas. Bet runājot par dzejolīšiem, mēs arī esam vienu foršu dzejolīšu nodevuši tautā, tā kā tradīciju mantojumā ļoti daudziem. Tad, kad mēs atnākam uz ciemos, mājās, un tad kāds atnāk un noskaita to mūsu tradicionālo dzejoli, tas gan liekas. Ja drīkst uzzināt un noslēpt, varam mēģināt atcerēties. ChatGPT palīdzību vajag? Nē, tad ir sarežģīts, bet vienkārši. Jā. Aha, labi, sāksim ar vairākiem pantiņiem. Pantiņus var, tā kā cik plašu vajag, tik arī var pantiņus noskaitīt. Tā kā taupadziesmu var atlasināt vēl. Jā, un arī var jebkuriem svētkiem viņu izmantot. Tikai viņš teksts jāpamaina. Sēž bērēs tādi. Jā, to varam pamēģināt. Tas būs jums uzdevums pamēģināt bēru variantā. Davai aiziet. Kā aiziet, 3, 4. Ziemassvētki, 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 Ziemassvētki. Tur es te visu uz intonāciju balstās. Tad tikpat labi bēres. Pilnīgi uzminēja. Un otrais pantiņš, zin kāds ir? Jaunais gads, 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 jaunais gads. Bet lieldienās, Jāņu dienā arī viss. Starp citu ir valodas, kur vienu vārdu sakot dažādās intonācijās, dažāda nozīme ir.
ķīniešu valodā. Tā kā varbūt jūs kaut ko arī tur pasakat. Jā, cerams, ka labi. Kādu dziļu Pārdodu domu. garāžu Līvānu. 1000 eiro. Un tad no Ķīnas labi, ka Messengerī nav atnākusi kāda ziņa. nu jā, Kur no tā šitiem Sanjong garāža atrodas? Nu, labi, nu tad, draugi mīļie, vakars uz Meža zara, jā, lai būtu. Aiziet. Ir Nu, vēl. tā, tu nevari savaldīt savu... Nē, sausa mute. Savu samutē. Nu, tad, kā teica viens slavens jogdaris, vispirms laikam jāiero, ja? Jā. Jā, nu, tad priekā. Pagaršoju. Aiziet. Opā. Nu, un tagad vietā būs jaunais gads, jā. O, tev attālinātais Meža zara Jā. patēriņš, jā? Ar distanci ir vienkārši. Jā. Jā. Tas ir, nu, lai neieroja, kā saka, flammi uzreiz nāsīs, zin kā. Nu, jā, tur tās gāzes nāk ārā. Jā, tieši tā, zin kā uzreiz uz bārdu. Tas tā kā apmēram, kur TikTokā bija tāds viens rīlu tāds trends, kad dāmas aiziet pie friziera, uztaisam tās plastikā tās uzacis un strauji attaisa cepeškrāsni Ziemassvētkos. Un kā tvaiks nāk virsū, tā visas tas plasmas vienkārši uzacīm un skropstās, nu, savērpjās tā kā. Tā kā šeit līdzīgi jāuzmanās. Nu, zin kā, tādu baltu bārdu grūti kopt pēc tam. Sapstu, jā, kā tu baltu var dabūt viņu tādu? Ko tu neēd? Kečupu noteikti neēd, jā, biešu zupu? Jā, cukurvati neēdu. Tas ir papildinājums drīzāk. Nu, tur. Nē, tad zin, ka kaut kur siltākām vietām aizbrauc ar visādas lapsenes mušas piemetāt. Jā, varbūt grūti nosēdēt pēc tam, kā zina. Jā, bet grūti viņam iet ar to bārdu, jo sniegbaltīte vienmēr ir neapmierināta ar tiem skruļiem, un tad vienmēr viņu te bužina. Vienmēr rosols, Es sīpolu gredzentiņi, jā. es tik tā nesaprotu, viņš to speciāli dara, lai viņu apčubinātu, vai viņš no dziļu domu man tā liekas, Nu, tad ka tas ir pastāsti, speciāli. Dziļu domu. Nu, labi. Nē, nu bārdi jau visu laiku tiek kopta. Bet tad, zin, ka pakužina tev arī labi. Nē, nu skaidrs, ka labi, tas jau, kā saka, vienmēr patīkam, ka pakužina. No, jā. Nu, labi, nu ko mums, es vienkārši skatos, mums ir preses izdevumi dažādi šitiem te pie... Nu, vispār jāpasaka, laikam, ka mums ir ekskluzīvs šodien podcasts ar Ziemassvētku vecīti un Sniegbaltīti. Nevienam tāda nebūs, jo mēs Nevienam pēc tāda tiem nebūs. nebraucam. Un gada beigas. Foršs gads bija mums, foršs gads jums. Jā. Jums ir pašā zemītā, tagad jūs noteikti esat Jā, un savotēt divas sniegbaltītes. dzirdējām. Darba ir daudz. Darba daudz. Beidzot arī jūs esat mūsu podkastā. Ilgi Kā jūs gaidījām domājat, to kā jūs uzaicinājumu, domājat, ja kaut kā nezinu, kā jūs tur ieraudzījāt Jā, mūsu kur mēs te- Delfos vai kur? Kur mēs te vai Līvāni un TikTokā? tur Labzeme, tas taču tāds gaisa gabals ir vispār. Kā no turienes var atkļūt uz Līvāniem vispār? Kāpēc Līvāni? Kāpēc ne Taizeme? Tāpēc, Tā tur ka nesvin, man liekas. Līvāni ir pasaules naba. Tu Visi nezināji? griežās ap Līvāniem. Visi Jā. griežās ap Līvāniem. Nu, punkts, Virs jā. Līvāniem, Un tad polāra visa zvaigzne. pasaule tā. Skaidrs, es tīk tā. No Līvāniem Tā tuvāk tas ir. tagad saucās, ka nevēl Ziemeļbrieži, jā? Jā. Tuvākā otra vieta, ap ko viss griežās, ir kas? Jēkabpils, Preļi, Rīga, Daugavpils. Nu, jā. visa plašumā. Tā, principā, jūs Kā tādi iegriezt, tā izgriežas. internacionāli, starppilsētiski un kādi vēl tik iski, jā? Jā, Jā. izki. Nu, Arī mēs tā kā ārzemēs grozamies. esam bijuši tikai video zvanā. Bet daudz jums vispār. Bērns. Video zvanu? Vispār. Ui, Jums bērnu daudz? ui, daudz. Ir bijis tā, ka vienos naktī dodamies ciemos. Vienos naktī. Jā. Arī Kur? tur Pie mūs bērniem. gaida pie bērniem. Traki bērni. Telefonā, tā vietā, lai sēdētu telefonā, Viņi gaida Ziemassvētku vecīti Jā. un vēl iet rotaļās vienos naktī. Iedomājies. Bet jums Jā. tieši Un pašos tie- Ziemassvētkos, jā, ir tas? Mums ir arī pirms un pēc, nu, jo mēs tā kā visus tos bērnus tūkstošiem, miljoniem, ja kas te mums pasaulē ir, nevaram vienā. Var vienā naktī. Jā, tas ir Var, mīts, bet tos ka var pašus vien- labākos vajag apciemot. Jā. Un Tas laikam apskatīties, atkarīgs- ieskatīties sejā viņiem. Atkarīgs no skursteņa diametra. Jā. Ne visos skursteņos tu var laicīgi No, patrāpīt. jā, tagad tās 120 Jā, siltinātās ar jā. latinās. Mēs jau Santa Klausam, Ziemassvētku vecītis ar pa skursteni vai tad?
Nu kā, vajag tā lieta? Nē, nu, zini kā, mēs jau parasti nosūtam tos savus, tiek nosūtīti tie savi rūķi, un viņi jau apciemo, un tur atstāja dāvanas, vēl kaut ko, un tad tikai tiem labākajiem nākam. Es jau domāju, ka mums tā kā šitā, tas zini, tā kā, kad SWAT, kad lauž ārā durvis divi, sniegpārsnieks izlauž durvis, vienkārši vienos naktīs. Bet mēs jūs nesaucam. Kāpēc? Uzvedāties labi. Bērni tajā mirklī dokumentus dedzina ātri. Tēt, pavadzīmes, kur Vida vēstules. Sēņas pārskats. Jā. Nu labi, tad ir iztīta, jūs tā vienkārši ielaužaties iekšā un Dzīvēs cilvēku. Jā. Un cilvēki, kā vispār uzņemt cilvēku? Viņi jūs Viņi ir laimīgi? Pie galda? Vai viņi vienkārši ir... Nē, būtu jocīgi, nelaimīgi. Ir jādīva tiešām ir. Nē, nu ir visādi redzēti. Jā, nu piemēram, kāds ir vistrakākais, kur liekas, ka neturiekājām? Ir bijis arī, ka... Bet tur sagaidīja mūs. Bet tur sagaidīja mūs. Bet to varbūt bišķi vēlāk pastāstīsim par tiem mūsu kurioziem, Nu, tā kā vairāk mežzara izvēlēt. Jā, bet ja tu jautā par to, vai bijis kāds, ciemošanās pie kāda, kurš vienkārši sēž un skatās un tik ļoti neapmierinās, tad bija. Bija, jā. Tas bija Santa Claus. Tikai nesapratu, ko viņš domāja. Dzīvokļu 29. Paga vectētiņš tas bija? Tas bija Jā, vectētiņš. mēs ejam rotaļās, pārbaudām pantiņus, cik labi bērni ir uzvedušies, bet vectētiņš stāž pie sava jaungada Viņš bija galda. pasūtījis kaut ko citu. Salicis. Sniegbaltīti gribēju. Īsākiem svārkiem, kā bija. Es gribēju Un sniegbaltīti. tā viņš no tā galda arī nepiecēlās. Bet mēs nesapratām, varbūt tās viņš domā, šie te dalīs mūsu dāvana. Viņam nebija, nezinu, bārdas skaudība. Varbūt tā. Varbūt viņam bija mazvērtības komplekss. Viņš uz supermomenta līmes uzsēdās. Bērni bija pajaukojušies. Blīn, pielipu. Man jau sen uz toliti vajag. Bet, īstenībā visas lielākā daļa sagaida ar prieku un tādām foršām emocijām. Un tas jau ir vislabākais, ka tu aizēji aiz durvīm un dzirdi, Māmu, viņš bija īsts! Viņam bija sastrādātas rokas! Kā jūs Sastrādātas rokas? Jā, pastāsti. Bija pasākumā, ka bērni taisa kaut kādas dāvaniņas, vai rotājumus kaut kādas taisa. Ziemassvētku vecītis var tās dāvanas mājās taisa. Un tas gadās kaut kur apskrāpēties vai ko, tās rokas ir sastrādā. Svarku pieķer. Pravotku vilku obranu. Kā vadījām gali jātīra. Kaut kur sanāk bišķīni. Jā. Jā, un izrādās, redz, ka tam bērnam tās asociācijas, ka Ziemassvētku vecītis īsts ir Pats taisīs dāvanas. Sastrādātas rokas. Nevis kā ķirurgs baltos cimdos ienāk operāciju zālē, bet viņš reāli Bet tad šansē. sanāk, ka nav tā kā filmās, kur rāda, ka Ziemassvētku vecītis iziet uz savu balkonu, tur rūķu komanda strādā, viņš tikai tā. 6. korpus tagad pāriet no mašīnītēm uz traktorīšiem. Tā varbūt Amerikā. Tur vairāk dāvanu jāsaražo. Šeit mums, zin kā, tomēr krīze tuvojas, ja vajag pašam arī kaut ko tādu darīt. Jā. Pašam jau arī jāpastrādā. Ir jāapstrādā, bet reāli dzīves dārdzība paliek lielāka, dāvanas arī paliek dārgākas tagad. Man liekas, kaut ko bērnam tagad. Vispār, kas pārsteidz bērnu? Kādas dāvanas pārsteidz bērnu? Tīpaši mūsdienās. Jā, man liekas, ka tagad bērnam vispār kaut ko nopirkt zem 40-50 eiro ir baigi grūti. Tu pieeja kaut kāds parasts konstruktors maksā 30 eiro plus mīnus. Parasta vistas filē 7 eiro maksā. Jā, iedomājies. Tev vesela ģimene un visiem tā vistas filē garšo, Bet, zin kā, es pat teiktu, ka Maziem gabaliņiem. Jā, tad, kad iedod to dāvanu Ziemassvētku vecītis, tad ir pilnīgi vienalga, kas tā par dāvanu tajā brīdī. Ja? Pēc tam gan jau vecāki dzird, ko te viņš man te atnesa. Jā, kā reiz termostata vāciņš. Viņam nav mērīšanas miliampēros. Jā, es gribēju ar elektronisko displeju. Jā, man ir analogais. Kurš rada tu tagad smiesies visi par manīm skolā? Bet lasot Ziemassvētku vēstules, tad gan tur ir, kas ir secinājums, topčiks, ka ir daudz bagāts Ziemassvētku iPhone grib droši vien, jā? Jaunākie telefoni, tas bieži tiek pieminēts. Katrā otrajā. iPhones vai Androids?
Nu, to mēs neminēsim. Te būs tas savādāk ir svarīgi. Es domāju, visi zina izplatība. Vecais vefiņš ar ripatas. Jā. Viņi nesaprot, kā viņi lietot, viņi grib pamācīties. No, kas vēl? Kas ir top 2? Un tad ir katru gadu ir savas tās spēles top. Es domāju, ka šogad būs tā spēles, ja? Gandrīz vai. Ir bijis, ko mēs googlējām paši pirms lasot vēstules, mēs nesapratām, kas tas tāds ir, bet es neatcerēšos. Tu googlē, kas tas tāds ir? Kaut kāds jauns veips. Un tu izrādās tur kaut kāda lelle tur ir, jā, vai tur vēl. Jā, un katrā otrajā, vai? Lelles, es atceros, tikko bija parādījušās. Katram otrajam vēstulē ir lol. Domāju, kas ir lol? Tad vajag... LOL. Jā, tad vajag arī pagoglēt, kas tas tāds ir. Jūs, principā, bez interneta jūs šobrīd vairs īsti nevarat iztikt, principā. Grūti iet. Vāza ar palīdz bieži vien atrast īstās mājas, bet nevienmēr. Jā, Bet, teiksim, ir bieži kaut kādi galīgi tādi nostūri, kur vienkārši liekas, ka ir pilnīgs bezceļš offroads un nevar tikt līdz mājām. Tur, nezinu, sniegs vai kupanas. Ir bijis, kad vecīts izkāp no kamanām ārā un pēkšņi attopās grāvī līdz ceļiem sniegā. Ja mēs esam piebraukuši tik tuvu grāvī. Ja tu braucot, ir aizputināts un tu vairs ceļu neredzi. Ir pa mežu arī braucām. Atceries, ka mēs domājām, interesanti izbrauksim, pie nākamajā bērna tā kā būsim laicīgi vai kavēsimies. Tas sanāk tā, ka jūs aizbrauc uz mežu, kur tā kā rīko svinības, jā? Kur ģimene gaida, jā, ģimene pikniko, un tur mēs tā kā Mežā. atrodam viņus. Nē, ugunskurs uzkurināts, smuki piebrauc. Tas jau tā ekskluzīvi īstumā izvest mežā, tur patās tur Vajadzētu briedis podcastu mežā aizskrien taisīt garām. mums. Jā, tieši tā. Kaut kur pie meža cūkām. Kāds ne? Cūkas cepetis. Pie briežiem. Jā, pie briežiem. Filmēs? Rūķi filmēs tur viss. Rūķis vai sieva? Otrā. Kā pareizāk? Viņš vēl nav nodefinējis. Jā, vēl nav nodefinēts. Šobrīd viņam būs mums rūķine pūķine. Rūķine pūķine. Jā. Skaidrs. Skaidrs. Nav vēl šies te gender pasākums, zin, kur Es identificējos kā sniegbaltītī, vai tur rūķi, vai tur kas tur vēl tur. Kādi vēl tur amati jums ir tur tādi? Ļoti daudz. Kā piedēvē katrā mājā kaut ko citu. Bet mēs jau paši gribētu kas mēs esam sniegbaltīti, Ziemassvētku vecītis. Rūķim nebūs gluži vārds pūķis, to tikai Ziemassvētku vecītis ir iesaucis tā, lai to rūķi... Darba klička tāda. Jā, ikdienā. Tā, lai uzreiz saprot, kurš puķis. Skaidrs, burvīgi. Neveikls klusums. Mēs par vietām vēl neizstāstījām. Jūs jautājāt, vai mēs atrodam visu pareizās mājas vienmēr tā kā laicīgi un īstajā vietā iebraucam. Jūs tā kā ātrai palīdzībai. Jā, bet mums ir šad tad gadījies arī tā, ka mēs aizbraucam, piemēram, mēs zinām, ka tur jābūt tai mājai, ar pilno pārliecību. Mēs piebraucam un mūs tur sagaida un visi, un suni noņem un saka, jā, mēs prasam, kur ir dāvanas, tur tālāk iet tik iekšā, un mēs ejam, un visus ģimenes aicina, jau visi pie eglītes. Un es saprotu, ka neviens no tā, kas mūs ir uzaicinājis, nav. Un daudz neatbildēt zvani, ja? Nē, telefons, parasti mēs nelietojam šeit. Jā, tad, ka viņš kaut ko tā ģimene tik priecīga pie viņiem ir Ziemassvētku veicīti. Jūs pietais atnāk neaicināt. Dāvanas izdala Kā jūs visiem. izgājāt no šīs situācijas, rāvāt līdz galam, jā? Mums ir dāvanas vienmēr līdzi. Rezerves. Ziemassvētku vecīti, mēs viņus apsveicām, smuki, laikam, Jā, nofotografējāmies. kādu pantiņu paprasījām, kā Un parasti. devāmies tālāk. Atvadījāmies un devāmies tālāk. Un tad, kad Ziemassvētku vecītis uz manis skatās un Tad es saprotu, ka nav. kā ātri, tad ir īsā programma, kur, tā kā 10 minūtēs ir ātri. Labi, mums te jāiziet ārā. Atnāk bērns Miglīts. Paldies, jums tu daudz. Mamma to... Paldies, mamma. Jā, kāpēc ne īstenībā, bet cilvēkiem prieks ir dāvā. Ja ievilk helpu, zini, ka viņš ir brīnums mācījies. ir noticis. Tas viņš pats galvenais. Jā. Brīnums ir noticis, Bet mēs labprāt dalamies ar brīnumu. Labi. Mums ir jauna rubrika šoreiz. Mums ir rubrika. Rubriks. Mēs lasīsim visādus ziņas no Ziemassvētku, kas ir notikuši pasaulē. Vai arī ko tur lasīsi? Nē, tev ir cita rubrika. Man ir cita rubrika. Man ir tāda rubrika, kas drīzāk varētu būt
patiesība vai meli? Jeb šo, ko Ziemassvētku vecītis tev nestāstā. Tātad mums vajadzīgs ir apgalvojums. Es nolasīšu apgalvojumu no Absalona. Viņš dzīvo Sērpilī, vai dzīvoja Sērpilī, neesmu painteresējies tik sīki. Bet apgalvojums izskanēs, un tikai Ziemassvētku vecītis drīkstēs pateikt pareizu atbildi. Visiem pāriem būs jāmeni, ja? Labi. Ja Ziemassvētki ir melni, iekavās bez sniega, tad lieldienas būs baltas. True or false? Kā mums tagad ir jāsaka, un tad viņš galvādu teiks? Jā. Jā. Un tad mēs aprīlī pārbaudīsim. Tie ir ticējumi, Jā. Nu, tā kā... Tici vai netici, bet tie ticējumi. Balti. Būs. No, kā Nu, ko Dainis? Un melni. Melni? Es Rasistisks jautājums kaut kāds. Es domāju, ka raibi. Raibi. Melnbalti. Jā. Fūra ar krāsu apgāzīsies kaut kur. Melnbaltu krāsu fūra apgāžas. No Ziemassvētku vecītis, kā ir pareizi? Būs interesantas lieldienas. Interesantas lieldienas, jā. Nākamais. Ziemassvētku vakarā jālej bļodā ūdens. Starp to var viss izdarīt, ja? Jāiepilina 2 pilieni sveču tauku un jāsamaisa. Ja pilieni saiet kopā, tad pāris aprecēsies. Ja ne, tad izšķirsies. Pāriem tas ir jādara. Neesam tā mēģinājuši, zin kā... Nu, taču jau Nemēģiniet. Ja gadījumā nesaiet kopā, vēl sastrīdēsiet. Ja tauku pikas savaļās kopā, tad moška zin kā... Man vairāk patīk, ka tu ir tauki. Tauki, jā. Vēl jāatrod tauku sveces. Ar parafīnu tas nestrādā. Parafīns tas ir tā kā jau viss jau... Nē, tas vairs nedara. Jā, kapličā. Klasiskās viduslaiku prikoli, kā saka. Paņemam cūku taukus, uztaisam sveci, iepilnam ūdeni, izšķirās. Izgriez grūt kā caurumu. Nu jā. Parasta piekdiena. Piekdienas vakars. Runklis ar dara. Paņem rutku cūku. Nu, tad izšķirsies vai paliks kopā. Taukus. Var taukus, caur taukiem var pateikt cilvēku likteni. Taukiem nevajag akstīties. Skaidrs. Vairāk jautājumu nav. Ziemassvētku naktī, tas vai jums, ja? Jā. Ziemassvētku naktī 12. ūdens akās pārvēršoties par vīnu. Kurš tur grāvī krita? Nē, citreiz pēc 1 vai pēc 2 naktī. Tad gan. Pēc 1, jā? Tad dzer jebkuru šķidrumu viss par vīnu pār. Bet zini kā, tad jau ir tā, ka tie 12, ja katrā valstī ir citā laikā. Tāpēc. Pēc kuras pēc Grīničas vai kā? Vidēji pasaulē visur viņas sanāk ir kaut kur tad. Katru stundu. Jā. Tie tu lidot, principā, tu vari paņemt līdzi ūdens bunduli un lidot pa stundām. Kā saka, piemauties katrā laika zonā. Pēc katra meridiāna. Nav vienkārši, jā. Skaidrs, labi. Lai būtu daudz naudas, tad Ziemassvētku vakarā melns kaķis jānes ap baznīcu. Ir kādam melns kaķis? Jā, man. Bet zini kā, es labāk ieteiktu, lai būtu jums daudz naudas, paņemat un atnākat pabarojat manu kaķi. Jo sniegbaltīte jau ir kaut kur. Tu maksā par kaķiem. Tas ir patiesībā piedāvājums. Ziemassvētku kauča. Tā pateicis daudz naudas, es domāju, tu kaut kādu mikrokredītu reklamēs. Lai būtu daudz naudas, ņemat aizdevumu. Jā, Ondo Melnā kaķa iegādē. Jums ir melns kaķis. Tas apkalpošanas maksa 0 eiro. Nu, skaidrs, tad jums sanitē melns kaķis tikai, ja? Paņem melnu kaķi, ejam baznīcu. Jā, ejam baznīcu, jā. Cik ilgi šitā steigāsi? Daudz kamēr atbrauks cilvēki. Cik viens riņķis maksā? Kamēr atbilstoši cilvēki ekipējumā atbrauks pakaļ. Jā. Jā, kamēr jau ar zilām bāku gunīm jau gaida. Bet interesanti, ko mūsu mācītājs par šo teiktu? Viņš skaita naudu, viņš skatās pa logu un tad atkal apciet nākamais. Šis būs bagāts gads. Bagāts gads, jā. Bet, moška sagrēkos un saziedos baznīcā atpakaļ, zin kā. Labi, Ziemassvētku sestdienas. Kā mums Ziemassvētki tagad sagrāk pa dienām? Tagad ir kaut kādā nedēļas vidū. Kaut kā tā, jā. Ceturtdiena vai Tā šitas Garas brīvdienas. Bet runa ir par Ziemassvētku sestdienas vakaru, jā? Ja nedēļas vidū, tad sestdienas vakarā, jā? Jāuzliek uz grīdas gabaliņš gaļas. Te netiek konkretizēts vista vai cūka vai konservi kādi. Un maizes arī netiek precizēts vai baltmaize vai rupmaize vai sēkla maize. Tajā laikā vien. Un jāielaiž istabā suns. Ko suns pirmo ķers, tas tai gadā būs dārgāks. Kur inflācija radās? Tam palielinās cenas.
Es domāju, ka pēc benzīnam cena auga. Izrādās, ka Suns ir gājis pēc benzīna. No, labi. Tāpēc arī saka, lūk, kur tas suns aprēķins. Pēc benzīnas pēc Jā, cenas suni pieauga. apkārt baznīcai iet, kas tad ir? Jā, un benzīna kā notur rokā. Bet interesanti. Nē, Esmu šitas dzirdējusi šī pat līdzīgu variantu par gaļiem un graudiem. Ja? Ka tu kaut ko tur viņš tur knābās, un tad kura tur meita pirmā precēsies, un kura vēl kaut ko darīs. Inflācija jau darīs. notiek visu laiku. Vienkārši cilvēki mēģināja izskaidrot kaut kā. Jā. Drīz būs kāds lācis jālaiž mājā. caur suni tas tā loģiski skan kaut kā. Kad, zin kā, tur nestāst tur IKP, tur kaut kā tur resursu sadārdzinājumu. Pastāst uz suni. Sejumā šitā varētu teikt. Pasties to duksi. Viss skaidrs. Atradām vainīgo. Atradām vainīgo, jā. Un visi Latvijas bankā tad, Duksis. Vauvas. Nu jā, vavas, reksas. Tā, Ziemassvētku vakarā jāstāv galda vidū uz vienas kājas. Netiek precizēts, kam jāstāv. Tam bērnam. Un uz kuras kājas? Uz kuras kājas, jā. Un jātur vienā rokā alus kauls. Tipisks Ziemassvētku dzēriens, jā. Tipiski Ziemassvētki vispār. Apenēs tās ar vienas kājas galda aļāku stāv kopā, jā. suni. Otrā linu sauja, tad aug vareni lini. Baigi, nav tā vērts, man liekas. Tā vērts. Bet es tur baigi maz līnijas. Bet varbūt kāds zemnieks var pamēģināt, ja kāds audzēja linus, un ja kādam ir Ja jūs Ziemassvētku braucat vakarā. vasarā, redzat, ka līnija auga kādam. Jā. Tā tad stāvēja. Stāvēja! Uz vienas Bija kājas, tālas jā. kausa. Jā. Un nākamais ir par kāzām. Šitas visām neprecētajām, jā, svarīgi būs. Kura meita grib precēties, bet jāgrib precēties, jā? Te Ziemassvētku rītā jāizslauka istaba. Nu, tas tā kā normāli būtu. Loģiski. Jā. Ai, robots der vai neder? Tas nav Tas teiks. nav vairāk, bet precēsies. Ar mikroviļņu krāsni. Ar putekļu sūcēju nolaid pa kreisi un izjaukt laulība virtuvē tur patās. Tālāk, jāizber gruži ārā, darbos nederēs, tad pašam jāstrādā. Un jānostājas uz tiem un jāsauc vai Jā, šitā precēsies. Jā, iefilmēs. Un tik tu kā jāieliek. Bet jūs neticēsiet, kas ir tālāk. Kurā pusē suns ieriesies? No tās puses nāks izredzētais tautu dēls. Viņam kā apenēs ar alus roku. Linu kušķīti. Linu kušķi, jā. Šitiem ticējumiem minimālās prasības ir māja, suns, putekļi, Nu, mums kāds kaķis vēl. kauss ar alu. Kauss ar alu. Jā. Linu buntīte. Bet tur jau nav teikts, kādas tautības tas dēls būs. Tautu Arī dēls. tautu dēls. Tautas dēls. Nav teiks Tātad no tautas. Atnāks kāds polis, piemēram. Poļu tautas. Jā, kāds pants atnāks no poļu zemes un viss. Ja no austrumiem reita var arī gadīties Ķīnas tautas republikas. Jā. Vai viņam Ziemassvētku? Un ierēsies kāds čau. Jā. Nu, bet tu esi precinieks jau, ne? Tas jau jā, nekas. viņš jau zina, kā Viņš teiks, nē, Viņš jau nāk, zina, kā Ziemassvētku nav, es neko neiesaistos. viņš jau caur robežu, caur imigrācijas dienas nāks, viņam neprasīs, tipa tur kāda tur svētki vai Tur kas pasauc, Jā. nu jūs atsaucies. Jā, Viņš jā. tāpēc, ka, es te tagad dzirdēju, ka man ir sauca rekur tipa un es te uz pēc sludinājuma. Jā, kaut kā tā, nu. Nu, skaidrs, labi, bet restī, tad šitien tautas dēls būs kādam garantēts, jā, kā saka. Tālāk, Ziemassvētku rītā visi darbi tumsā jāpadara. Tad turpmāk visi darbi Tas labi atšķirās no veiksies. parastas dienas? Nesaprotu. Rītā, bet no rīta, Bet kad ir vēl tumsā. tumšs. Tā ir Tā ir tādi piecos rītā, Kas ir jā. visi darbi? Un ko tu varētu izdarīt? Nu, piemēram, To, ko tu neesi paspējis. piesakies visās Tas ir tad, kad tu vakancēs. atnāc mājās, apsēdies uz krēsla. Nu, viss. Visi izdarīt. Visi darbi. Jā. Nē, nu labi, ok. Bet šitas nāk no Bērspils puses. Kas sakās. būs? No tumsā. Tas turpmāk visi darbi labi veiksies. Tad turpmāk visus darbus tumsā darīs. Jā, vienkārši. Jo, zin kā, tumsā... Nē, jo agrāk celsies, laikam, jo vairāk izdarīs. Kurš agri ceļas, agri slauka deguna. Sāk parādīties. Kurš putniņš agri ceļas, agri krīt visiem uz nerviem. Ar Linu buntītu un Alisu. Uz vienas kājas galda vidū. Kājas krīt visiem. Galvenais tās tipisks dzēriens Ziemassvētku. Alus kauss. Alus kaus, jā. Nu, vakars uz mežu. Klasika.
Šitas pa mūsu tēmai būs. Ziemassvētku vakarā uz galda istabā jāatstāja ēdiens, jo tad gari nāk ēst. Mums 2 gari jau noķerti. 2 garus noķērām. Garu mednieki mēs bijām. Mums bija studijā ieviesušies 2 gari. Pelītes sīkstītes, jā? Nu, jā, kā saka, nu jau labākos medību laukos. Kā saka, citu sieru jā, kā saka, palīdzējām saīsināt to ceļu uz viņa sauli. Bet, zin kā, šo te mēs varam arī asociēt ar to, ka Ziemassvētku naktī parasti atstāja pienu un cepumus tam vecītim. Nu, tas, ka tad, kad mēs braucam tajos vienos naktī, lai viņam nebūs. Slikti no tiem cepumiem paliek. Atstāja reāli kaut ko jums. Nu, tu bieži vien atnāc un skaties, tur jau maušuks ir bijis. Nē, bieži ieliek apmaiņā pret dāvanā tajā mūsu maisā kaut ko, jā. Nu, jā. Kartupeļu biezene. Jā, rekur, vakardienas, Kijevas kotlete vakardienas, rekur būs jums uz 2 apēdīsiet. Nē, nu kāpēc Nu, ne? piparkūkas un mandarīni rullē. Jā. Tā pumpas visu janvāri, jā. Mandarīni, jā. Ir tās bišķi jāpakasās. Nu, jā, nu labi. Interesanti mūsdienīgāki ticējumi ir, jo šitie Ir. viduslaiku tāds old school. Nē, šis ir no Vietalvas, no Grenševicas. Varētu būt Pat jau Olga. vairs neizklausās pēc viduslaikiem. Jau mūsdienīgi, jā. Uzmanību studijā. Lai naudas nekad netrūktu, tad Ziemassvētkos nedrīkst visu naudu izdot. Nu, bet loģiski. Nu. Vai arī, lai Kaut naudas cik nekad paliks. netrūkstu Ziemassvētkos jāstrādā. Jā. Jā. Arī. Man kādreiz bija kolēģi, kuri sūdzējās par to, ka nevar iztērēt visu savu naudu Ziemassvētkos, tāpēc, ka vienkārši jāstrādā Ziemassvētkos laiku. Loģiski. Labs variants. Jā, nav jāstāv uz vienas kājas ar blinu buntīti Jāgaida brīnums. Tas arī kā variants. caur skursteni. Nākamais. Atkal Ziemassvētku sestdiena. Kas te ir ar tām sestdienām? No Valkas. Šitas no Valkas. Valkā, laikam, visi Bīlenšteina rokrakstā rakstīts. Tas ir, jā. sestdienas nedēļā. Mums ir Times New Roman, bet te ir Bīlenšteina rokraksts. Tātad Ziemassvētku sestdienā vajaga 9 reizes ēst. Mums ir zirņiekas, jā. Jā, 9 zirņi. Pa 9 zirņiem katrs, jā. Nest sienu istabā. Mums sākas Sienu nest var otrā stāvā. Mums rekur augšā, mums tur sienas. Vai siena mums viena nesam aira. Novesamā. nesošā. Paturēt to tur pār visām 3 svētku dienām. Tātad ienesam sienu, turam 3 svētku dienas, izklausās pēc Galvenais, receptes ka 3 no kurienes 3 svētku. 3. Nu jā, tas 2. un 3. Jā. Ziemassvētku. jā. 3 ir? Un Ziemassvētku vakars vēl. Kurš svintam ir 4. un 5. Bet, zin Paskaties. kā, ja dienā vairākas reizes paguli, tad var arī skaitīt, ka vairākas dienas vairākas pagājuši. Jā, tā kā tur... 3 reizes dienā paguli tā diendusīti tādu, zin kā... Ar alus kausu pirms tam. Pastāvus kājas. Jā. Nu, lūk, Viss dēļ linijiem. un kas tad notiek? Tad jūs šitā 3 dienas, ja tos sienu turat, jā? Un kas notiekās? Nē, ne jau tāpēc es nokritīs, bet arī uz galda noliek sienu. Jā, tātad ir vajadzīgs labs galds, uz kur uzlikt sienu. No. Reģipša siena vai bloku siena? Nav minēts, varbūt arī paneļa siena kaut kāda ar vati siltinātā. Un uz siena dieva dāvanas. Netiek precizēt, kāda ir dieva dāvanas. Tā būtu tagad interesanti. Kā, kurš tās dēvē? Jā. Kaut kādas tādas. Iedomājies, tu esi kaut kur, teiksim, nezinu, Tibetā. Nu, tev tur budistu dāvanas. Ūdentiņš kaut Ūdentiņš, kāds. jā, tur grabulīts kaut kāds, taurīte, tur vēl kaut kas tāds. Tur. Jā. Jā, bet šitas ir patiesība. Ziemassvētku naktī visi lopi runā. Es domāju, ka, Jā. ir tīpaši tie, kur uz vienas Tā ir? kājas uz krūzi. Jā, sāk runāt. Jā, sāk runāt. Bet ir gadījies dzirdēt, ka jūs ejat kaut kādā stāvlī, piemēram, tu nezinu, priekšmēram, tur zirgs ir. Vecīt, man bagāžu teli ir. Kas ir tur aiz starp lāpstiņām? Suns gan jau, paslēp mani, to mani te visu laiku kaut kur. Man jākauts, tad man jārej. Tad jāiet lasīt no grīdas. Jā, un tam man ir vaino benzīna cenu kāpumā. Nē, zin kā ir gadījies tā, ka tu ienāc mājās, jā, un tas suns pretī, ej prom, jā, te visi uzbrukumi, runā. jā. Jā, nu tad varētu būt, ka arī runā, jā. Jā, kaķi arī Tajā uzbrukums. brīdī. Kaķi, Kaķiem nē. baznīcu tajā mirklī. Jā, viņas viņi aizveda tur pie naudu baznīcas. pelna. Procesijā iet. Visi rindiņā. Īpaši balmie. Jā, padusēs paņemti visi. Nu jā, bet tad sanāk, tad jūs neesat piefiksējuši to, ka kādi lopi runāja. Nu, zirgi nē. Nerunāja. Jā, bet lopi, nu, varbūt. Kā bija tā dziesmā, 3 zirgi naktīs runās? Kādā naktī viņi runāja?
Bērziem pirmās. Tad, kad bērziem pirmās lapas plaukst. Tas nav Ziemassvētkos. Jūžģu dienā. Ziemassvētkos bērzi arī varētu uzplaukt. Polijā mums kaut kur arī uzplauks. Jā, Polijā. Kaut kur jau viņi uzplauks. Jā. Romā, jā. Citādāk domā, un tāpēc tur plauks pumpuri, vai ne? Nu, ko, labi. Nu, tad no manas puses pēdējais no Vīciema nācis tāds, kā sacīt jāsaka, domu grauds Ziemassvētkos, kad dedzina eglīti. Ugunsmetē. Pa visu pilnīgi, jā. Firefly. Jāizvēl katram sava svecīte. Nu, ja paspēj, protams. Kam pirmam svecīte nodzisīs? Tas Jēziņās pirmais mirs vai arī precēsies. Nu, baigā izvēle. Vai tu precēsies? Cerams, ka es precēšos. Kā var zināt? Kā nodzies svece. Tas tā kā apmēram zin kā, tipai Pīter, reitā leids baus. Pastāst debesīs, nu maš baus, maš nabaus. Nu tā ir šeit apmēram mērs vai... Kā ir precētajiem? Es ar to pašu gribēju. Viena biļete. Un vai tikai tā parādā. Draudzis kopija? Bet nav, vat jūs esat vīriešu kārtas pārstāvis. Varbūt tās paturpinot šo te ticējumu, jā, varbūt tās tā precēšanās jau ir kā miršana. Šis baigi dziļi. Paņēmi šito klausies, jā. Nu, es nezinu īstenībā. Nē, es neteiktu, ka baigā mirstamā vaina, ja tā godīgi. Man liekas, ka tas ir okei, jā. Ir tāda atzimšana. Pārdzimšana citā veidolā. Jā, citā veidolā. Tu tā kā reinkarnējies. Tu biji tur, kā saka, bezatbildīgs. No puikas kļūsti par vīrieti. Par veci tu kļūsti. Tu kļūsti par, tu ritīgi tēvo, tu tur par vīru kļūsti. Pēkšņi tevi visi rēķini jāmaksā. Tu biji ritīgs vecis un kļūsti par tādu puiku tādu. Brauksim pie mammas, brauksim. Ziemassvētku gribu suni. Kāpēc man ar kaķiem baznīcu jāiet? Es gribēju ar suni iet ārā. Nu, tā tas varētu apmēram iztīties. Jā, tas tāds mūsu novērojums. Nu, tā tad? Novēlu jums visu šos te izpildīt. Centīsimies. Tīpaši tos ar suni uz to Kāķi. Man atkal ir Latvijas avīze trāpījusies. Rubrika numur 2. Tā, kas te tagad būs? Reku, bet ko vienam ciklus noslēdzies. Tā ir ziņas par Ziemassvētkiem dažādas. Es varu nolasīt, un tad mēs te varam apspriest. Tas jauns pasaulē. Paga. Kur tur ziņas? Tāks, nērto Ziemassvētku vecīšu fotosesiju kolekcija kļūs par interneta hītu. 2017. gads Amerikā. Tā CBS News publicē rakstu ar fotogrāfiju. Nērta, ko nozīmē nērta? Vecītība ir nērti pozēt, vai kas tur? Nu, es gribēju izlasīt. Nērtās pozas, ir salīdz. Un noķer tur tas lielais fotogrāfs. Tā kā paparacī, ja tipa fotografēja speciālās pozās listās maksimāli tīzli no zērijas. Neveikla situācija. Tur ir tad publicējuši rakstu ar fotogrāfijām, kur no lielā tā te lielveikala, kur sēž tas vecītis, visas tās bildes jocīgās, kas ir sanākušas ar fotosesijas. Un tur ir attēlos redzami bērni, kas rausta bārdu. Tev bieži rausta bārdus? Tie 39 gadnieki. Dažreiz jau parausta, bet tas nav tāds labs. Tev nevajag tā kā govī meltušoks. Ko tu dari, kad tev rausta bārda? Jā. Mēģini jau pieturēt, bet sāp jau kā rauj. Es varu pamēģināt. Jā? Labāk nevajag. Zini kā, tā ir tāda pati sajūta, kā matus raustīt. Jā? Jā, nu tāds patīkams. Es iedomājos, kā man gari mati, viņam gari bārde. Jā, vienkārši, kad tev jūs aizmet, tev galvu šitā iet. Tā priekšā. Jā, tur var traumēt kaklu muskuļus. Mainās, jā, skaidrs. Bet man patīk, ka Bet maigi un tā drusciņi pieskaroties var, jā, un iečukstēt to brīnumu vēlēšanos. Tev nešķilās matu gali? Šauma viņam ir. Pulkojas. Te foršs ir turpinājums tam visam. Bērni rausta bārdu un skatās ar pilnīgu neusticību, kamēr Ziemassvētku vecīšu seja pauš nogrumu, bezspēcību vai šausmas. Dažos attēlos fonā redzami arī vecāki, kas cenšas iedrošināt bērnus, bet visi beidzas ar histēriju. Jā. Visi, ka histēriski raud, jā? Jā. Ir ļoti daudz bijis, un tāpēc mēs visu laiku baidās, pašā sākumā, un tāpēc mēs mēģinam tā kā vairāk vai mazāk ar viņiem no sākuma pārunāties, pārotaļāties, un tad, bet ir bijis gadījums arī, pastāsti, ko tad jādara labāk vecākam?
ko nevajadzētu darīt. Nevajadzētu ar varu spiest iekšā vecītim klēpī to bērnu un mēģināt uztaisīt to bildi priekš sociālajiem tīkliem. Jo tas to bērnu pēc tam traumē, un tad ir nākošajā gadā ir auzas. Bet mēs esam atklājuši tādu niansi, ka, piemēram, ja tu gribi foršu fotogrāfiju, arī ar varu, ja tu to bērnu apsēdini, un tad tas vecītis noiet tā kā pa kluso, piestājas, un ir fantastiski. Un tad viņš tā nelēnām atnāk, nobildējamies, un aizēja, un bērns pat nezina, ka vecītis ir bijis aiz viņa. Domāju, viņš skatās fotogrāfiju. Atkal! Mani uzmeta! Atkal AI bildes atsūtīja mamma WhatsAppā. Bet vēl mums ir viena draudzenīte, kurai bija jau 11 gadi šobrīd, jau es pat nezinu, cik viņai gadu ir. Jau liela. Nu jau vairs nebaidās. Vairs netic, jā? Vairs laikam netic vai vairs nebaidās, bet visus tos 11 gadus, kā Ziemassvētku vecītis atnāk, tā meitene pazūd. Fobija varbūt. Tur bija traki. No sarkaniem vīriešiem. Tā sarkanā krāsa laikam ļoti nepatīk, tāpēc. Tu vari tā vienīgā krāsa šitā jums ir, vai jums ir kāds Zaļo vajag. Zaļu, zilu, dzeltenu kādu? Mēs esam uzticīgi vienai krāsai, jā, jo zilus tā kā mēs neesam vēl tik nosaluši bijuši. Un uz tādām zemēm arī nebraucam zilā krāsā, kur dominē līdz ar to Kur zilie vecīši. Tur, lai citi vecīši darbojas. Labi. Davai nākamais, 2012. gads, atkal Amerika, protams. ASV par dažādiem svētku pārkāpumiem arestēt Ziemassvētku vecītis. ABC News apkopāja virkni gadījumu, kad cilvēki tērpušies kā Ziemassvētku vecītis tika aizturēti par dažādiem noziegumiem. Tostarp Ziemassvētku pārkāpējiem bija vīrietis, kas apzaga banku Ziemassvētku vecīšu kostīmā. Cits vecītis tika pieķerts bēgot no policijas pēc autozādzības. Vēl viens izrādījās piedzēries un centās izdalīt dāvanas svešiem bērniem uz ielas. Rakstā humāru apvienoja visus šos notikumus vienā tēlā, bet Santa Patrol. Tas sanāk, ka šitādā kamuflāžā vienkārši var iet kurā dzīvoklī. Oi, bērni! Tas ir tā kā oranžā veste uzvelc, var jebkur iet. Mapīti paņem vēl ar papīriem. Jā. Es domāju, ka daudzi to izmanto, bet tāpēc ir jābūt uzticīgam Ziemassvētku vecītim. Lūk, visusticīgākais. Bet tas ir, tā kā es nezinu, jūs kā patnākat uz mājām, nav bijis tā, ka, piemēram, tagad tur, nezinu, pie policista ģimenē pēkšņi lūdzu jūsu ID karti. Nē, tik traki nav. Un tad jūs tur tādi, nē, mēs esam īsti. Labi, es arī. Tas trešais jau tas sākā, kad es Tas jau trešais īsai. Jā, iepriekšējais vecīts ar leduskapēs gāja projām. Mums gadās, laikam, tie paši sīkākie pārkāpumi. Piemēram, pārsniegšana, nedaudz ātrumu pārsniedzam vai nedaudz mašīna neatļautās vietās noliekam. Saskrāpējam mašīnu. Tā ir gadījies nopirkoties uz pļavas netīšām. Tā arī ir gadījies. Bet ja sniegs uz zemes, kā tu vari zināt, ka tur papušā ir pļava vai asfalts? Jā. Iebraukt ar isa kaut kādu. Tas taču nereāli vienkārši. Tas jau arī nav pārkāpums, man liekas, uz pļavas. Nē. Atkarībā kurā pašvaldībā droši vien. Ja vien tā pļava nav kaut kur, nezinu. Biotops. Vecīcās pilsētas kaut kāds centrālais. Pilsētas kāpī. Jā, kaut kāds iebrauc iekšā. Nē, tik traki nav. Skaidrs. Labi, nākamais. Tas būtu Amerikā. Tāks. Atkal Amerika, Kalifornijā 14. gadā lācis sagrauj Ziemassvētku vecīša dekorāciju Kalifornijā. Lācis, jā? Jā. Melnais lācis. Melnais. Tie ir dusmīgākie. Klīstot pa kādu dzīvojumu rajonu, parasta pirmdiena, kā saka. Nonāca līdz mājas pagalmu, kur bija uzstādīta pilna izmēra Ziemassvētku vecīšu dekors, kas makšķerē. Vecīts ar makšķerē. Lācis sāka to pēt. Amerika. Pasitā ar ķepu un galu galā izsita dekorāciju, kas nogādās ar skaļu troksni. Lācis beidzās. Jā, kaut kā Lācis dāvanu nedabūja. Ar ko? Viss. Lācis arestēja. Droši vien, jā. Es lasīju šodien ziņas, Tāds viņš iekļuva gan jau slikto bērnu sarakstā un tā tālāk. Es lasīju, ka Japānas policistiem šodien atļāva lāču šaut nost. Tie, kuri Tik daudz gāž. ir, kad... Japāna tieši?
Jau Japānietis steigās lāčā. Tas ir Ziemassvētku vecītis. Nu ko, ejam. Payback time. Vajag jaunu kažociņu. Jā. Un tad beigās mēs esam uzcīgi saknē krāsā, atbrauc nākoši. Brūnās lāčās. Ķepu pār plecu pārmet. Bārda visa sarkana arī. Mēs pieturamies pie tradicionāla vērtība. Nu, būs arī tradicionāla vērtība, sarkana vārda. Nu, ir tev vēl kaut kas tāds? Nē, nu vismaz nav suns ar kaķi pagaidām. Nē, Suns ar kaķi nav, pagaidām tikai lācis. Tāks, atkal Amerikā vīrietis nozog Ziemassvētku vecīšu tērpu no baznīcas. Kalifornijas pilsētā Brē policija arestēja vīrieti, kurš ielauzās baznīcā un nozaga Ziemassvētku vecīšu tērpu no noliktavas. Pēc pāris dienām viņš pats uzrakstīja vēstuli policijai ar virsrakstu Dear Santa, I'm sorry I stole your red sweet. I was drunk and made poor choices. Dzērumā tā gadās reizēm, jā, zin kā. Bet man tagad moka jautājums, kāpēc baznīcā ir tērps? Nesen gadījās kādu tērpa daļu aizmirst. Bikses, jā? Nē, jost. Nākamo rakstu, kas tur rakstīts. Kas tur ir nākamais? Priesteris, beidzot Lielbritānija. Priesteris Lielbritānijā bērnu priekšā paziņoja, ka Ziemassvētku vecītis neeksistē, izceļas asaru jūra. Kā šo komentēs? Kā tu šo komentēsi, ko? Viņš melo. Tas priesteris meloja, jo Ziemassvētku vecītis eksistē. Nu jā, kur ir, nu? Jā. Nu, Tas nav nekāds Nezinu, tā. Sora AI. Viņam cauri iziet roka. Tā nav hologramma. Nē, šis ir 100% real. Jā, nu šitas ir normāli, ne? Nē, nu jā, nu mācītājs tādā ziņā, es domāju, sabrucināja bērnību daudziem britu bērniem. Jā, nu skumji, ka tā. Jums vispār ar baznīcu ir kaut kāda padarīšana kopā Ziemassvētkos, kaut kas tāds, jums kaut ko darīt? Labs no Ziemassvētku vecītis un Grinčs Meksikā sakāvās par ziedojumiem. Arī baznīcas tēma. Okay. Mācies, jums ir kaunties? Jā. Par dāvanām? Kādā sakarā baznīcas tēma ir Ziemassvētki par ziedojumiem? Tas jau var būt labdarības pasākums. Jā, baznīcā uzreiz nevajag. Kā šī baznīcas, jā. Nē, baznīcā mēs neesam. Nē, te ir dzeram naudu no turistiem un garām gājējiem, un tad viņiem sākās strīds. Pārauga kurš fiziskā vairāk konfliktā. nopelnīja gan. Jā, tur, kuram vairāk sametā monētas un papīrus. Nu, labi. Kurš vinnēja? Jā, kurš vinnēs? Man interesē, kurš vinnēja? Nu, te rakstīts, ka Ziemassvētku vecītim tika sniegta medicīniskā palīdzība. Grinčam, kas sniedza Grinčs tika palīdzību. aizturēts. Tad jau tas negēlis. Grinčam bija Jaunums uzvarēja tomēr. Jā. Nu, nekāds. Meksikā. Nē, kā, Grinčs aizturēja, viss kārtībā. Nu, reka meksikānis viens zaļais pūķis. Izskatās, ka Grinčs tomēr zaudēja. Tā kā trofeja līdz iet. Čula Vista. Zini tādu pilsētu? Jā, tepat tās ir stūra. Čulas Vista. Tā aiz Vistas Čula droši vien domāts Jā, bija. Čula Vista. Kalifornijā atrodās. Jā, nu tas netālu. Tāpat Pārdaugavā. Aiz Pārdaugavā, Rožupes. jā. Vadītājs Terps kā Ziemassvētku vecītis arestēts pēc sadursmes ar stāvošiem auto. Nu, Parasti taču. Nu, bet kas tur, navigācija, gan jau, ka, zini, kā Teslas Cybertruckam nogāja pa pieskari vienkārši, paķēra kaut kur tur, zini kā. Nu, kamēr lasīja labo bērnu sarakstu. Jā, kāds tev displejs ir ratos? Tev ir tā kā Teslā planšeti, vai tev analogais metronoms? Touchscreens? Parastais gāze, bremze vai tev automāts ir? Nē, tur ir tā, ka kur vedīs, tur arī aizbrauks. Tu mums esi vienkārši tā kā iesēdz, vienkārši kā pasažieris sēd un gaidi. Paskaties, kuru adresi atbrauc, un jau zini, pie kura bērna. Aizved tevi. Džingi-lingi-lingi. Jā. Saķemmē tik bārdu un aiziet. Jā. Nu, skaidrs. Čubiķēka galvā. Nu, nākamais. Afterposten publicē nekrologu Ziemassvētku vecītim Norvēģijā. Kādā no Norvēģijas lielākajām avīzēm Afterposten nejauši publicē nekrologu, kurā Ziemassvētku vecītim tika piešķirts dzimšanas datums 1788. gada 12. decembris un ziņots, ka viņš ir miris 3. decembrī Nordkapā. Meli. Kārtējie meli. 1788. Tie laikam ir viltvārši. Jā. Tad cik viņš gadus nodzīvojis sanāk pēc tā personas koda? Visus. Visus gadus nodzīvoja. Viss, kas bija atvēlēts, visu nodzīvoja. Jā, bērnu ceremonija 28. decembrī Ziemeļpolā.
Tad tur kapa vietā jābūt, jā? Avīze atzina, ka tas bija iekšējās procedūras kļūmes rezultāts un atvainojās par saturu. Notika vesels izmeklējums, ka jokainais ieraksts vispār nokļūst digitālajā nodaļā. Stāsts tika plaši pārpublicēti ārvalstu mēdījos, kā spilgts piemērs, ka procedūru kļūmes var ieviest absurdu ziņu saturā. Nu, redz, mēs jau teicām, viltvārši. Kritiskā domāšana. Tas Nordkapā, kad viņš decembrī mīrīs. Nordkaps ir tālākais ziemeļu punkts, kur var aizbraukt pa ceļu. Jā. Ziemeļbrieži mauc taču pa gaisa. Jā, jūs pa gaišu maucat. Jā, mēs pa ceļu. Mēs tālāk ar tiekam. Mēs droši vien pāri polāru lokam, kā pārlidotā, viss reiz tur sēžās baterijas briežiem un lejā. Vīrietis bēgot no policijas iestrēgsts Kurstenī. Decembra vakarā Fall River policija veica kratīšanu kādā mājā, kur viens no izdomas turāmājiem mēģināja izbēgt ielienot Kurstenī, it kā imitējot Ziemassvētka vecīša šerpu. Šerpu? Kas? Šerpu? Kādu šerpu nezinu. Tas ir... Gan ķermeņa kameras, gan policija izplatīti attēli parāda, ka vīrietis īsti neietilpas Kurstenī, viņš iesprūda un ugunsdzēsējiem nācās viņu izvilkt. Nabadzīgs. Vajadzēja sakurināt krāsni. Glābšanas nogādāts slimnīcā un arestēts. Ātrāk tik tā. Jā, vajadzēja izšaut, zin, tā kā, kad pāvestu, zin, kā balti vai melni dūmi. Izšauj ārā un haiduk. Nu, ir tev vēl tur kāda ziņa? Ne no Amerikas varbūt. Laikam nav, jā? Tāks. Viss iestrēga un ar to arī beidzās. Nu, labi, jūs te mūs ar savām rubrikām pārbaudat visu kaut kā, jā? Nu, jā, jo zin kā, ļoti daudz dezinformācijas šajā brīdī ir, un tomēr gribās, lai Ziemassvētki ir īsti vecīts, īsti svētki, īstas dāvanas un viss pārējais, kā pienākās. Labi, tad mēs pārbaudīsim, vai jūs esat gatavi īstiem Ziemassvētkiem, vai jūs... Pagaid, vispirms laikam jāieroja. Nu, vajag. Vakars uz meža zara. Jā, kur Linu buntīte? Nav? No, lūk, ir. Ir kaut kas mums tur jau pārbaudīsim. Es esmu mācījušies. Tur jau maisi kaut kādi nāk, izstāst, ka... Nu, dāvanu maisi gluži nav, bet ziniet kā, Ziemassvētki asociējas gan ar garšām, gan ar smaržām, kā jau minēja ticējumi, vai ne? Nu, turpini. Es ceru, ka nekas slikts. Tie nebija tie zirņi. Zirņi vēl nav vēsti. Nu, lūk, un arī ar smaržām, tāpēc mēs gribētu, lai jūs pasmaržēt un nosakat, kas tā ir par smaržiņu. Tā, sāksim ar pirmo. Bet bez rokām, ja tikai... Bez rokām, jā? Tikai smaržo. Kā var pasmažot Tā, bez rokām? pagaidām tikai nesaki. Es pat nezinu. Kaut kas diezgan stiprs tāds. Pirelli riepas. Jā. Vasaras. Gaisa filtrs. Nu, kaut kas pat nezinu, kas kūpināts. tas ir. Nu, pasmažo vēl. kafija. Kafija. Rābika vai kāda? Tiešām kafija? Nē, nešķīstošā tāda. Jā, Pupiņu kafija. kafijas pupiņas. Kafijas pupiņas. Bieži Ziemassvētkos dzerat kafiju? Vairāk Katru dienu. ikdienā. Ziemassvētkos ne ikdienā vairāk. Un Ziemassvētkos mums pie nedzeram tieši. Jā, tālāk. Jūs ar to alus stāvat, ja? Šito jums būtu Šķīdinātājs. jāzina. Kaut kāds šitais te. Nu, šķīdinātājs, kur jā. bremžu Feiri. diskus. Nu, fērī. Šķidrs feiri iekšā ieliec. Pagaida vēl. Pagaida. Nē, tas ir veļas ziepes. Nu. Veļas mīkstinātājs. Es nezinu, kas ir. Ķīmisks liekas tās diezgan, ne? Nu, Kā vienkārši mašīnas esat. šitais teglītes. Nē, bet viņu lieto dzērienos, piemēram. Dzērienos. Tad taču ne balinātājs. Tas ir garšīgi. Miega zāles. Nu, Es nezinu. Nu, Hipermetra. Citrons. Nē. nav. kopīgi ir tāds dzēriens, foršs džiņas. Ko jūs domājat, skatītāji? Kas tur ir? Rakstiet Kas tur komentārā. varētu būt? Ko jūs savožat? Nē, ar ko jūs? Es nezinu, man pat ideja Es varu īstenībā nav. paturēt aiz gala un pavostīt ilgāk. No, Paturētais pausti. gala tu vari. Un osti, cik gribi. Ziemassvētku vakarā. Tā kā suns. Iešu uz baznīcu. Lai naudas vairāk būtu. Nu, davai iedod man tad dar Es palaizīt nezinu, drīz. man nav pat idejas. Man nekāds asociāts Kaut neveidojas. kāds svaigs degots palika. Man reāli Jupī. pēc ķīmiska kaut Jupī. kāda. Nē, tā ir kaut kāda garšieliņa. Es nezinu, man pēc veļas ziepēm smaržīgām. Zin tās Tas nav te kanēls. Jūs paši zinat? stendera ziepes. Protams. Stendera ziepes arī vai rīvi tā. Nu, ir kādi vēl tādi varianti. Ciedra, citrus. Citrus kaut kāds varētu būt, jā? Nē, tas ir kaut kas Mīlulīši. Nu, Oho, lavandiņā. Sausa lavanda. jā. Nē, mitra. Mitrināta Mitrināta. ar mitrām Nu, salvetēm. ko? Nākamais. Lavandas garšu salati.
Nekad neesmu zinājis, kā lavandas Piparmētra. Tagad zināt. Es saku piparmētra. Nu, tas skaidrs. Tā izvērt. Mentol. Tā izvērtām acīm varētu pateikt. Piparmētra, jā. No, nākamais. Šeit būs grūtāk. Jā. Vispār ne pēc kā. Man liekas, nekā nav. Pēc tukša maisiņa. Pēc tukša maisiņa. Bez idejas. Nu, Kas Ziemassvētki. tāds? Kaut kas ar Ziemassvētkiem. Ar Ziemassvētkiem. Mandarīna miziņas. Es nezinu. Jā, eglis zars kaut kāds. Pilnīgi pareizi. Jā. Nevar neko saprast. Jā, man Sasmažojāt. neienāca prātā, ka eglis zars. Nē, pēc maisiņa hoši. Jā, tiešām pēc Ja maisiņa. kas divus uzminēja jau. Tā. Paturēsim prātā šo faktu. Labi. Un dāvaniņa dabūsi. O, šitas ir mandarīna miza vai apelsīna miza. Kaut kā baigi svaigs liekas citrus Jā, stāsts. šitas ir mandarīna kaut kas. Jūtams. Nu. Mandarīna mīsa. No Daini. Ir mandarīns. Ielādēja savu verdiktu. Loading. Buferingi. No? Maisiņš. Tur ir maisiņš. O, maisiņā ir Maisiņā ir mīzā. Varētu būt mīza. Kaut kā. Jā, mandarīna Mandarīna mīsa. miza. No re. Jā. Vairāk. Nu šo jums jāsina. Ak, dieņā saka kaut kāds sveļas šķīdinātājs. Nu. Kaut kāds šiekuru maisījums. Terpentīns. Nu, gandrīz. Pret Ko jūs bulsu līdzeklis. izmantojāt savas jaudas kokteiļos? Voti nezinām. Rozmarīns. Rozmarīns, Jā. tieši tā. Nu, redz kaut kā tā, divi pret... Esam dzēruši. 3, man bija 3. Divi pret... Kurš Cik bija es? trešais? Štais tēvādās. Rozmarīns. Labi, par labu darbiņu mēs arī esam paķēruši arī tādas dāvaniņas. Jā. Redz kā, pilnīgi jums atbilstošās. Nu, uzminiet, kurš varētu būt kurš? Nu, šis, piemēram, kurš varētu no jums būt? Sniega vīrs. Jā. Nu, Dainis. Nu, pilnīgi pareizi. Kāpēc, bet Dainis. Šis, kurš varētu būt? Nu, Dainis. Bez Daiņa? Dainis, jā. Lācis. Daniels, jā, jo bungu kociņi tur dāvana tāpēc, ka maisiņā. Šokolādes saldējums. Un es... šis? Man bāra, tāpēc, ka vienīgajiem, jā. Nē, tāpēc, ka rokas uz augšu un jā! Jā, viņš tā te, jā. Padodas, visu laiku padodas. Lūdzu. Jāsaprot, kas tas ir. Paldies. Jā, pagaršo. Zin kā, O, viņš kā Ziemassvētku dzejolīšus, to špiķerīšus varēsiet rakstīt. To gan varēs, jā. Jā. Ziemassvētki. Nu jā, tādā Forši. Jā. Bet kā jums ir? Pastāstiet arī mums kaut ko drusciņ. Kā jūs tur ticat tiem brīnumiem vai neticat brīnumiem? Zini, kā ir brīnumi. Ko mēs par slikto? Katru dienu brīnumi. Nē, nu, ja pastāvi uz vienas kājas, teiksim, tad Lina tas ir buntīta, ticams. autiņš rokās, tad tu sāc ticēt visu kaut kam. Mēs pieņemsim, pagājušajā gadā stāvējām uz vienas kājas, vienā rokā bija alus, otrā stīgas. Nu, šogad mums bija koncerts, albums. Jā, mēs ticam. Ot, ja, teiksim, Ziemassvētku vakarā ap studiju apēja apkārt ar gitāru, tad Melna. melno. Un sunis attiec pa ceļam. Tad būs albums nākošais gads. Ja kaķi, tad ticat, tikai jā. singls. Nu, vai kaut kā tam līdzīgi, jā. Es nezinu. Nu, es saku, brīnumi ir katru dienu. Nu, tu ej un Nē, nu, brīnies, kas šajā Es pasaulē notiek diezgan ilgi vienkārši. ticēju Ziemassvētku vecītim. Nu, es pat arī tagad neatceros, ticu. cik Jā. tici, jā? Jā. Bet man Viņš bija vienkārši jaunākais grupā ir. visādām muļķībām ticu. Vai ne tikai muļķībām tur. Jā, nu, visam, kas Nu, nav vai tas gudrs. šīs ir muļķības? Es atceros, ka man tāds spilgts piemērs bija, ka piecstāvenē dzīvojām. Kaut kas likās, ka baigi vēls. Nu, gan jau nebija baigi vēls. Es biju mazs vēl. Kad tur 24 gadi, 25. Nu, tuvāk 30 jau kā bija jau, jā. Apzināties Nē, nu, vecums. mums, kad ir 5 bija. Un tad kaut kas pieklāvēja skaļi. Un visi cipā skrien, oi, kas tur tik vēlu. Attais un tur dāvana. Un tikai var dzirdēt, ka kaut kas lejā pa kāpnēm. Mēs tā, kas kā? Nu, tev. Un kas Annes Ziemassvētku vecītis? Un tad es ilgi ticēju tiešām. Man likās, ka tiešām viņš. Un pēc tam kaut kā aizskrēt 5. stāvā dzīvojam. Tad visi pie loga, rekur brauc, tur lido prom. Uz tur, kur, nu visi cipā aizlidoja. Mani vienreiz Rīgā paaicināja radinieki par Ziemassvētku vecīti pārģērbties un aiziet uz ģimeni. Un īstenībā izdevās, noticēja bērni, bet prikols bija tāds, ka nebija kur pārģērbties. Un es gāju uz autostāvvietu pārģērbties un cauri dzīvokļu pagalmu meju un dzirdu no balkoniem.
Un es nezināju, ko darīt reāli. Es tikai eju un ātrāk. Un tā, bet man bija kādi var tās 30 bišķi pāri, man bija gadi kaut kādi, jā. Un tad likās, zin kā, es tāds tievs velosipēds tāds reāli, kāds tur vecīs porši, jau masī un tāda. Es tāds tievs tā kā divritenis aizgāju vienkārši, tipa, bišķi nolaidu pičo, tādu balsu zemāk, tādu, jā, un tad tā, bet bērni noticēja. Tas tāds moments bija, jā, tā kā. Atņēmu tev darbu, ko? Pats noticēja savu. Nē, nenoticēju sev. Palīdzēja. Jā, tā bija mana pieredze, bet par savu bērnību es tā īsti tā nevaru atcerēties. Es atceros, ka dāvanas vienmēr bija, ka pie logiem vienmēr daudzījās. Man arī bija zemeglītes pašā bija, jā. Pie logiem padaudzījās vēl kur, bet tā, ka nāktu mājā iekšā, laikam, mums tāds īsti neatceros tādu īsti. Nebija tie laiki, laikam. Vai bija tomēr? Bija. Tas laiks vēl bija. Rakstiet komentāros, kā jums bija. Jums vecītis nesa dāvanas un ar trepēm skrēja lejā vai pa skurstenī šļūca vai dāvanas stāja pie durvīm vienkārši. Vai viņš nāca iekšā, spieda jums skaitīt tos dzejoļus un tā tālāk. Mums parasti bija laikam maisa dāvanā un tad kāds uzņēmās rūķa lomu un tad mēs tās dāvanas sadalījām parasti. Kaut kā mums tā bija iegājies. Par dāvanām. Šo vakars uz meža. Par dāvanām? Un par brīnumiem. Laiks atbildēt jautājumu. Jā, mums taču ir jautājums. Bet pagaid, vispirms laikam jāiero, jā? Labi, tad es jautāšu noteikti kaut ko vieglu. Bet ne par karbonādēm. Nē, par ēst gatavošanu par karbonādēm, nē, pavisam kaut ko savādāk. Jautāšu, kad pēdējo reizi un tā no sirds smējies un par ko? Jautājums ir par smiekliem. Jā. Kad tad bija tā reize kādā kontekstā? Ja nepateiksiet, ka šodien... Varbūt bija kāds atgadījums jums viesojoties. Mums ir īstenībā par to sasmiešanos mums ik pa laikam ir, jo viņam jau ir vieglāk. Viņš jau smējās. Man to smieklis baigi nevarēs tikai pēc acīm drusciņ, ja? Bet tad, kad tu stāvi un tev ir jārunā un kaut kā tālāk jāvirza tas process, un tur viens tur... ir sarežģīti, bet vienu reizi bija tā, ka tad bija Covida laiks un video filmēšanas, mēs bijām caur video sasniedzami tā kā ar tiem bērniņiem. Tad gan bija tā, ka Rūķis mūs filmēja, jo mums bija tā kā tieši ar to bērniņu nevarējām sazvanīties caur video kamerām, bet nācās caur WhatsAppu. Parasto telefonu zvanīties. Un mēs kaut ko pārteicāmies, Ziemassvētku vecītis sāka ņirkt. Es tur turos un kaut ko runāju un riktīgi un skatos, ka Rūķis, kas filmē arī šitā temo. Sanāk jau sasmieties. Bet tas taču dabīgi, tas taču reiz iedot tādu, mīļumu vairāk tam pasākumam. Jā, bet tas ir grūti noturēties, kā pagājuši, kad man viens bērns pienāk. Mums tādā rezidents, un viņš pienāk, un es viņam prasu, labi, esi uzvedies, jā, labos darbus darīja, jā, mammu tēti klausīja, jā, kā tām blēņām sanāk. Un tad bija tāda aktiera cienīga pauze un teksts, kaut kā jau tie sūdi sanāk. Un kā tādā brīdī nesmieties? Jā, tīpaši tas no bērna mutes nopietnībā, tas gan fakts, jā. Skaidrs, tā principā jums sanāk, tas darbs ir ar smiekliem, caur asarām, caur zvaigznēm, zvaigžņoto debesu jumu, kā saka, jālaižās ar ratiem, kuros vienkārši tu iesēdies tā kā nākotnes auto un gaidi, kur tevi aizvedīs. Jūs kāds nesastāda to, ka tu karti, pats pēc secības. Tagad vajag uzmanīgi, komēta liela lido. Jā, kas skrienās. Nenoskrāpē krāslas. Rudolfam un Degunu pārstīsim. Jā, nebūs labi. Vai ragu aplauzīs, zin kā tur. Uz vienu pusi sāks. Visu laiku uz riņķi kaut kur virs prēļiem. Bet vajag no jums jautājumu nākamajam. Jā. Mums, zin kā, Ziemassvētki ir Ziemassvētki. Skaidrs, ka mēs ar šo podkāstu šo gadu tā kā beidzam. Podkāstu sezonu sēriju, bet atsāksim jaunajā gadā. Sāksim jaunu. Jā, jauna apņemšanās, jauns gads, jaunas vēlēšanas. Tāpēc jums ir iespēja, nezinot, kas ir nākamais viesis vai viešņa, uzdot jautājumu vienkārši no zila kosmosa vienkārši. Kas ir tas, ko jūs gribētu pajautāt nākošajam viesim? Varbūt pajautāsim, kad pie viņa bija pēdējo reizi Ziemassvētku vecītis? Jā. Un vai bērnībā viņš ticēja Ziemassvētku vecītim? Tad divi jautājumi. Vai bija... No katra, jā. Katra pa jautājumu. No katra pa jautājumu. Godīgi, jā. Jā, vai tic un kad ir bijis, vai ir bijis, jā? Vai ir bijis un vai kad pēdējo reizi, jā. Kā jau viņš izstāstīs nākamais viesis, viņš gan jau. Viņš pateiks, vakar. Pagājuši mēnesi bija. Jā, tas būs vasarā podkāsts. Tie bija tie paši, kas pie jums bija.
Tad jau viss tie. Nu, tad jau viss tie tieši tā. Tad viņš var teikt, ka tas ir viss. Viņš nevar atbildēt, ka viņš netic. Viņam ir jātic, viņam viss. Viņš ir piedzīvojis brīnumu. Čau. Čau, Rasmā. Nu, labi, nu tad ko tad es varu pateikt? Nu, tad laimīgu aizejošo rukšanās, ja? Jā, bet nākamais mums ir zirga gads. Jā, nu tad, lai tie zirga soļi auļo, krēpes plīvo, ticiet brīnumam, jo brīnumu kur mums daudz apkārt ir. Un politiķiem. Un noslēgumā tam mēs gribam jums no Ziemassvētku vecīša teikt, ka pēc šīs sarunas mēs saprotam, ka šeit arī tic brīnumam un apstiprinājums. Un tas tāds oficiāls dokuments, certifikāts. Šito pieliksim goda vietā mums. Jā, Nu labi, nu tad apmazgāsim šo te certifikātu iegūšanu. Laimīgi. Nu tad Čiva Riva 2-0. Kas tad 2-6? 2-0-2-7. Jā, 6. Zirgs. 6. Zirgs naktī dzied. Nāks izgriezt ārā visu. Nu ko? Jā, suni meklēt. Kurš ir tas kaķis jābaro? Man no šitām brillēm vienkārši deguns niez jau. Kas tā ir pūtspolu? Baltā krāsā? Nē, tas ir... Korķis. Jā, tas ir... Prezīga. Nu,